Sveiki! Esmu Rauls Dombrovskis, 2011. gada Igaunijas čempions bodybuildingā. Šodien bija mans plecu treniņš. Treniņu katru reizi sāku ar savu muskuļu grupu. Šodien sāku ar sānu muskuļiem. Pēc tam nāca aizmurie plecu muskuļi. Tad nāca spiešana. Bieži vien izmantoju dropsetus, arī supersetus, tas gan vairāk pirms sacensībām tieši. Off-sezonā parasti tā nedaru. Trenējos es parasti 6 reizes nedēļā, tas ir arī off-sezonā, jo nekādu lielo masu uzdīt es negribu, jo vajag tikt iekšā kategorijā. Vienkārši tad ir lielāki svari un mazāk atkārtojumi. Pirms sacensībām pašām vispār bez brīvdienām. 2 reizes dienā neiznāk, jo jāstrādā arī kādreiz ir. Šobrīd trenējos ar vidējiem svariem, diapazonā no 8 līdz 12 atkārtojumiem. Parasti trenēju muskuļu grupas atsevišķi. Kādu muskuļu grupu iznāk trenēt 2 reizes nedēļā. Iepriekš tie bija pleci, 1,5 mēnesi trenēju viņas 2 reizes nedēļā. Šobrīd uz kājām vairāk tieši. Nedaudz par diētu. Šobrīd jau ātros ogļhidrātus vispār esmu nogriezis nost. Pārsvarā sēžu uz auzām, rīsiem, biespienu, visas filēju un arī vēl piena spēku arī. Off-sezonā gan ēdu visu pēc kārtas gandrīz. Šobrīd gatavojos savām 2. sacensībām. Tas ir Latvijas čempionātam, kas notiks 19. maijā. Iespējams, ka braukšu arī uz Lietuvas čempionātu. Redzēs, kā būs ar laikiem. Līdz sacensībām vēl 2 mēneši palikuši. Tātad forma vēl nav tā labākā. Pamazām ietur diētu un šobrīd 93 kg. Pirms nepilnu mēnešu bija 100. Jātiek svari kategorijā līdz 85. Šīs būs tikai mans 2. sacensības. Uz pirmajām aizbraucu pavisam nejauši. Denis Lapuhovs gatavojās savām kārtējām sacensībām un piedāvāja arī man kopā ar viņu pamēģināt sagatavoties. Pamēģināju, viņš man iemācīja, kā pareizi ēst, kā gatavoties. Tā nu sanāca, ka Igaunijā uzvarēju. Denis palika 2. Liela pieredze man nav, bet pamazām mācos. Kļūdas bija daudz diezgan. Šobrīd mēģinu tās likvidēt. Bez kļūdām mēģinu tās neatkārtot. Liels paldies Jurijam Gucānam, kas man uzticējās. Pat nepazīstot mani, paņēma līdzi uz Igaunijas sacensībām. Un ar rezultātu viņš bija apmierināts. Tāpat ir jāsaka paldies Vitālijam Dubovam, kluba prezidentam, kas palīdz. Arī brīvdienās nāk un attaisa zāli vaļā, kad es trenējos. Tas gan vairāk pirms sacensībām. Vēl ļoti liels paldies jāsaka Fitness Poweram, kas man palīdz. Un tā galvenais Sandijam Sanderam, kas palīdz ar sporta uzturu. Tāpat arī paldies ģimenei, kas man atbalsta un saprot. Jo uzreiz pēc darba pārģērbjos un nāku trenēties. Parasti mājās esmu tikai 9 vakarā. Vēlos jūs aicināt 19. maijā uz Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju, uz Latvijas čempionātu bodybuildingā. Tāpat arī 27. maijā uz X-Power sacensībām studijā 69. Thank you.